Māja, varbūt varam sākt. Jā, ļoti labi. Tad sāksim ar to, ka labi, to karsto ziņu atstāsim nedaudz vēlāk, jā, lai tomēr sanāk vairāk skatītāju šim laivam. Šērojiet, vēlreiz jums atgādinu, dalieties ar šo laivu. Bet tas, ko es gribēju ar tevi sākt izrunāt, ir par to, ka cilvēki, respektīvi tīpaši no Krievijas, jau mūk no Putina režīma, žurnālisti ļoti daudz ir aizmukuši prom, TV un radio personības. Man tieši nesen bija saruna, tāda īsa intervija ar Aleksu Dubasu, un arī viņš bija izstāstījis to savu to vīziju, to sāpi, kādēļ viņš ir arī mucis prom no turienes un Latvijā taisās arī palikt. Ja? Ko tu vari nokomentēt par šo te mūkšanu cilvēku prom no Krievijas, uz kurien viņi mūk, cik ilgi viņi varbūt taisās palikt vai tomēr brauks atpakaļ? Tavs tīri redzējums. Mēs esam pēdējā laikā runājuši par karu Ukrainā, bet ir jāapskatās uz šī kara arī problēmām no citām pusēm. Tātad skaidrs, lielākā daļa tie, kas skatās patreiz, cilvēki ir lietas kursā par notikumiem, cik šis karš ir drausmīgs. Vienlaicīgi mēs zinām to, ka ir diezgan daudz bēgļi, kas ir pametuši Ukrainu. Ir jāsaka paldies visiem tiem, kuri atbalsta šo procesu, tātad bēgļu atbalstīšanu. Protams, parādās informācija, ka varbūt pārāk daudz par to tiek runāts Latvijā, kad it kā Latvijai ir savas lokālās problēmas jārisina, bet ziniet, ņemot vērā, ka kaimiņu valstī notiek karš un uz Latviju lielākoties mūk tie cilvēki, tad sievietes un bērni, tad es domāju, ka mums visiem iespēju robežās ir jāpalīdz šiem cilvēkiem, gan centralizēti, gan individuāli, katrs pēc savām iespējām, un tiešām paldies tiem, kas šo atbalstu jau ir snieguši šiem cilvēkiem, jo nedod Dievs, ja kādreiz kādam cilvēkam nāksies tiešām pamest savu valsti kara dēļ. Kas attiecas par bēgļiem kopumā, tad redziet, šajā karā ir bēgļi, kas mūk no Ukrainas, bet ir arī bēgļi, kas mūk no Krievijas. Jo patreiz daudziem cilvēkiem, kas dzīvo Krievijā, esošā situācija viņus neapmierina. Viņi redz, kā Krievija ir izmainījusies. Protams, tur šī mediju propaganda, kas patreiz katru dienu tiek skandināta centrālos Krievijas medijos, daudziem vairs nav pieņemama, un Krievija tiešām ir kļuvusi savādāk. Un tāpēc rodas tāds jautājums, ko mēs darīsim ar bēgļiem no Krievijas. Jo mēs zinām, ka pēdējā laikā daudzi arī Putina režīma oponenti ir atstājuši Krieviju, ir aizbraukuši uz citām pasaules valstīm, tā skaitā arī uz Latviju. Mēs zinām, ka, piemēram, viens no Krievijas mēdījiem, kurš Krievijā ir pasludināts par Krieviju nepieņemamu mediju, Medūza ir pārvākušies uz Latviju, un no šejienes viņi arī informē savus sekotājus. Tad jautājums ir tāds, vai šādi cilvēki tiks izmest ārā no Latvijas, tāpēc, ka viņi nāk no Krievijas. Un es teikšu tā, ka patreiz Latvijas valdība šo jautājumu ir pacēlusi. Šis jautājums ir dienas kārtībā. Tikko ir parādījusies ziņa, ka cilvēkiem, kas brauc no Krievijas, no Baltkrievijas, vairs netiks piešķirts termiņu uzturēšanās atļaujas. Protams, patreiz, tad, kad notiek šis karš, skaidrs, ka pirmkārt nav nemaz iespējams daudziem cilvēkiem ierasties Eiropas valstīs, tā kā šis jautājums it kā jau nav aktuāls šodien kara apstākļos. Bet ko mēs darīsim, kādu politiku mēs realizēsim pēc kāda laika, un ja gadījumā cauri kādu no valstīm, piemēram, ieradīsies uz Latviju vai gribēs ierasties cilvēki, kuri vairs negrib dzīvot Krievijā, kuri ir opozīcijā esošai varai, vai mēs šiem cilvēkiem lieksim iespēju Latvijā patvērties. Ja mēs pasakām, ka no Krievijas vairs neviens nevarēs atbraukt, tad principā mēs pasakām, ka visi cilvēki Krievijā ir
ienaidnieki, kuriem nav vietas Eiropā. Es domāju, ka tas ir pārspīlējums, jo daudzas pasaules valsts, Eiropas valsts vienmēr uzņems bēgļus cilvēkus, ja viņi gribēs izvairīties no konflikta savā mājā un ja viņi tiešām politiski tiek vajāti. Tā kā šodienas šis lēmums, kurš patreiz vēl nav nostiprināts konkrētā likuma projektā, proti par to, ka netiks piešķirts vairs uzturēšanās atļaujas mūsu valstī cilvēkiem no Krievijas, viņš ir diezgan divdomīgs, jo tādā veidā mēs pasakām, ka, ja kādu Krievijā represēs, tad šāds cilvēks nekādā gadījumā Latvijā nevarēs patvērties. Es uzskatu, ka tas nav pareizi. Kas attiecās par šo politiku, ko esošā vara realizē, ziniet, kas man pārsteidz, ka, protams, var pieņemt daudz un dažādas lēmumus, bet netiek runāts par ekonomiku. Netiek runāts par to, kā būtu jāattīsta ekonomika patreiz arī šajos kara apstākļos, tad, kad karš notiek Latvijai tūmā, Ukrainā. Jo mēs zinām to, kā jūs varbūt atceraties, pirms apmēram 2 gadiem, tad, kad Baltkrievijā notika vēlēšanas, un daudz cilvēku izgāja ārā, jo šis vēlēšanu rezultāts netika atzīts. Kā mēs atceramies, bija politiķi Tihanovska, kura patreiz dzīvo Lietuvā. Tad ļoti daudzi Baltkrievi tika aizturēti, viņi ir arī arestēti vēl joprojām. Tas pašs arī Tihanovskas vīrs atrodas apcietinājumā. Tas nozīmē, ka šie cilvēki, kas patreiz dzīvo Baltkrievijā, ja kāds no viņiem gribētu mukt prom no šīs valsts, tad mēs pasakām, ka šādi cilvēki Latvijā nav vajadzīgi. Un, protams, mēs runājam par bēgļiem, kuri viena lieta ir bēglis, kas tiek ierodas Latvijā, piemēram, ar vienu nelielu rokas somu. Tad ir šāda veida bēgļi, bet ir bēgļi, kas vienkārši grib aizmukt prom no valsts, kurā viņi vairāk negrib dzīvot. Un te ir vajadzīga izšķiršanās, vai mēs šādus cilvēkus nākotnē būsim gatavi uzņemt un dot viņiem iespēju dzīvot. Nevis saņemt sociālo pabalstu, bet gan dzīvot un radīt pievienoto vērtību Latvijā. Piemēram, no Baltkrievijas pirms 2 gadi aizbrauca projām ļoti daudz IT speciālisti. Daudz no viņiem aizbrauca uz Poliju, bet vēl lielākā daļa no šiem cilvēkiem patvērās Ukrainā. Tagad, kad ir sācies karš, šie cilvēki arī ir aizbraukuši prom no Ukrainas, vismaz daļa no viņiem. Daļa noteikti piedalās šajā kara darbībā, jo karš viņu dzīves ir pārvērsts līdz nepazīšanai. Tad jautājums ir tāds, ja kādi IT uzņēmumi no Ukrainas patreiz dēļ šī kara gribētu pārcelties uz Latviju, kāpēc Latvijas valdība nemēģina piesaistīt šādus cilvēkus, jaunus cilvēkus, perspektīvus, kas tiešām varētu ne tikai droši šeit dzīvot, bet arī radīt pievienoto vērtību Latvijai. Tā kā jautājumi ir ļoti daudz, kāpēc valdība nemēģina domāt, kā aizstāvēt Latvijas intereses arī laikā, kad daudzi gudri cilvēki meklē dzīves vietas citās pasaules valstīs. Patiesībā tā sūrā realitāte ir tāda, ka šodien ir paziņots, ka koalīcija pieņēmusi lēmumu izbeigt uzturēšanās atļaujas. Atkal mēs atgriežamies pie tā paša jautājuma par ekonomiku, par tiem cilvēkiem. Valstis pieņem, Latvija saka, nē, stop, uzturēšanās atļaujas mēs jums vairs neizsniegsim. Ko tas dod, tieši otrādi, ko tas dara mūsu ekonomikai? Kādu ļaunumu? Varbūt Ainār pastāsti. Redzi, Mājas, savā laikā, kad es biju politikā pirms vairāk nekā 10 gadiem, tad, kad bija finanšu krīze pasaulē, tad, protams, Latvijas koprodukts nokrita par apmēram 25%. Bezdarbs bija milzīgs, būvniecības nozarē, nekustamā īpašuma nozarē kritums bija līdz pat 85%. Praktiski viss bija apstājies. Un tad bija nepieciešams piesaistīt investīcijas šajā jomā. Un jāsaka,
pieņemtais likums, kas paredz investoriem piešķirt uzturēšanās atļaujas, viņš bija gana veiksmīgs, jo apmēram 5 gadu laikā Latvijas ekonomika piesaistīja apmēram 3,5 miljardus eiro investīcijas. Rodas jautājums, vai šie cilvēki šo pēdējo 10 gadu laikā ir apdraudējuši Latviju, vai tie, kas ir pārcēlušies uz dzīvi, vai pārveduši savas ģimenes, viņi negribēja dzīvot Krievijā vai kādā citā valstī. Tad šodien šī kara darbība atkal ir pacēlusi šo tēmu, ka šie cilvēki Latvijai nav vajadzīgi. Rodas jautājums, kāpēc cits pasaules valsts neaizver savu ekonomiku un neaizver šīs programmas, kuras eksistē gan Lielbritānijā, gan Francijā, gan Vācijā, gan Skandināvijā. Kāpēc mēs nevaram izvērtēt katru gadījumu individuāli? Un, kā jau es teicu, ja gadījumā no tās pašas Krievijas vai Baltkrievijas cilvēki gribēs aizbraukt projām, jo viņus neapmierinās esošā politiskā situācija, kāpēc mēs šos cilvēkus gribam atstumt automātiski un pateikt, ka Latvijā viņiem darīt nav ko. Es uzskatu, ka tas ir absurds, jo redziet, laikā, kad Latvijas ārējais parāds ir sasniedzis 18 miljonus eiro, mums jādomā, kā pelnīt, mums jādomā, kā attīstīt valsti. Bet esošā koalīcija, Kariņa Levita režīms, viņi jau nerunā par ekonomisko attīstību, jo viņiem bija ļoti izdevīgi dzīvot uz parāda Covida laikā. Viņi aizņēmās daudzus miljardus tādā veidā. Tiešām Latvija tika iedzīta parādu jūgā un patreiz pateicoties, es gribu pasvītrot, pateicoties karam Ukrainā, Kariņa Levita režīms atkal ir atdzīvojies. Kāpēc? Tāpēc, kad viņi atkal var aizņemties. Jo redziet, karš Ukrainā, mēs aizņemsimies vēl pāris miljardus. Kara laikā mēs to drīkstam darīt uz vēlēšanām, viņi ies ar paceltu galvu, bet vienlaicīgi viņi nemēģinās paskaidrot sabiedrībai, kāpēc mēs turpinam aizņemties naudu, kāpēc mēs nedomājam, kā pelnīt, kā attīstīt ekonomiku, jo šodien neviens jau nav atcēlis, karš jau nenotiek tieši Latvijā. Kāpēc mēs neveidojam divpusējās ekonomiskās attiecības ar citām pasaules valstīm? Kāpēc mēs nepiesaistam investīcijas no ASV? Jā, protams, kara laikā mēs esam NATO dalībvalsts, mums ir svarīgi, lai Latvija būtu droša, bet ekonomiskie projekti ir jāattīsta. Mēs nedrīkstam tagad pateikt, kamēr karš ir Ukrainā, mēs neko nedarīsim, dzīvosim uz parāda. Tad rezultāts būs tāds, ka šis parāds var izaugt līdz 20-30 miljardiem eiro gadā. Un tad ir jautājums, ko mēs darīsim, kad Latvijā strādājošo cilvēku skaits kļūs ļoti mazs. Cilvēki brauks prom no Latvijas, tāpēc, ka viņi jutīs, ka Latvijā dzīves līmenis, diemžēl, ir krietni zemāks nekā tas ir Lielbritānijā. Tāpat kā vieni cilvēki mūk no kara, mūsējie mūks no Latvijas tikai tāpēc, ka viņi negribēs dzīvot ar šo lielo parādu nastu. Tā kā es aicinu vienu cilvēku padomāt un uzdot šo jautājumu, kāpēc Kariņš, Levits un pārējie valdības pārstāvji šodien vispār nerunā par to, kā mēs attīstīsim ekonomiku. Varbūt viņam arī nav tāda plāna. Viņi ir aizņemti ar citām interesantām idejām. Viņi ir aizņemti ar to, ka jāizņemās vairāk naudu, jo, kā Kariņš teica, ka mums būs ļoti daudz naudas. Un izskatās, ka daudz naudas ir daudz parādi, kurus Kariņš pats arī ir izveidojis pēdējo gadu laikā. Daudz naudas, kuras pēc tam būs jādod citiem cilvēkiem, nevis viņiem. Jā, mūsu bērniem un mazbērniem, nākamajām paaudzēm būs jādod šie parādi, kurus būs aizņēmušies Kariņš, Levits un pārējie varas pārstāvi šodien. Zinu, tāda līdzība. Es pat gribētu uzdot tagad jautājumu skatītājiem, vai jūs uz savu personu, uz savu vārdu varētu uzdrošināties paņemt kredītu bankā uz kaut kādu nereālu summu, piemēram, 5 miljoni. Jūs kā privāta persona uzdrošinātos tā izdarīt un neatdot. Un zinot, ka jūs neatdosiet, jūs nevarat atdot. Apmēram šāds pats princips darbojās esošās valdības vīriem.
Я gribēju palūgt наших русскоговорящих зрителей из Латвии. Прокомментируйте, пожалуйста, что вы думаете о запрете на вид на жительство. Какие ваши мысли по этому поводу? Если нас смотрит сейчас тоже кто-то русскоговорящий, будем очень рады услышать тоже ваше мнение. Es arī redzu, ka attīstībai par ir nevis par, bet pret uzturēšanās atļaujām. Un ne tikai šāda ziņa ir izskanējusi no viņiem, bet arī tas, ka, tāda sajūta, ka attīstībai par redz Rīgu tādos tā kā atkal atpakaļ 90. kad atļauts bija daudz vairāk nekā šodien bija. Tu zini ļoti labi pats, kādi tie bija laiki. Jo viņi iestājās par azartspēlēm Rīgas centrā. Ja? Savukārt, jebkura mūsdienīga pilsēta tieši izplāno ļoti pareizi pilsētu, lai azartspēles būtu ārpus pilsētas, jeb lai tās ir viesnīcās, bet nevis pašā pilsētas centrā. Ko tu par to vari teikt? Tas, ko mēs šodien redzam, ir tikai parāda sekojošo. Pirms pāris dienām Rīgas mērs Staķis pateica, ka viņš aiziet izstājās no partijas apvienībai par. Un viens no galvenajiem iemesliem bija saistīts ar to, ka Rīgas attīstības plāna attiecīgi, ka tas ir norakts un it kā to tehniski noraka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Plešs, bet patiesībā šo konkrēto plānu noraka Kariņa Levita režīms. Un iemesls ir ārkārtīgi vienkāršs, un to Staķis arī pateica. Viņš gan nenosauca konkrētos cilvēkus, konkrētos vārdus, bet iemesls ir gaužām vienkāršs. Ka caur šo konkrēto Pleša lēmumu principā tiek noņemti jebkādi liegumi azartspēļu biznesam Latvijā, jo konkrētajā attīstības plānā bija paredzēts ierobežot azartspēļu vietu skaitu un principā atstāt tās tikai 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās. Un izskatās, ka šodien esošā vara mēģina runāt par citām lietām, bet nekomentēt vispār šo konkrēto jautājumu, kāpēc tiek lobētas azartspēles, kāpēc azartspēlēm ir jāatrodas visās Rīgas vietās, mikrorajonos, tur, kur viegli iekļūt arī jauniem pilsoņiem, jauniešiem, paspēlēt naudu, un tāpat šī kontrole ir visai nosacīta. Tāpēc, ka tas ir bizness, apskatieties Covida laikā, cik miljonus dotācijās izmaksāja azartspēļu biznesa pārstāvjiem. Viņi saņēma miljoniem, daudzu miljonu apmērā šīs dotācijas. Jautājums ir, kurā vēl pasaules valstī azartspēļu biznesa saņem dotāciju. Azartspēļu biznesa, tas ir bizness, kurā principā ir iespēja teorētiski cilvēkam vinnēt naudu vai zaudēt. Šajā gadījumā Covid krīzes laikā valsts visām šīm kompānijām izmaksāja miljoniem mērāmas dotācijas, kas parāda to, ka valsts skaidri pasaka, ka šāds bizness ir atbalstāms ne tikai vienkārši klusējot, bet arī piešķirot miljonus. Tātad mērķis ir tāds, ka tagad Covid ir beidzies, jo ir cits problēmas Latvijai skārušas. Līdz ar to visiem jauniešiem, visiem cilvēkiem, kas dzīvo un strādā Latvijā, ir jāiet un jāspēlē šīs azartspēles, jāiet uz laimētavām, jo, redziet, mērķis jau ne jau padarīt to spēlētāju laimīgu, bet gan šos īpašniekus, kam pieder šīs laimētavas, šie kazino. Es vienmēr esmu runājis par šo biznesu atklāti. Es uzskatu, ka pilnībā kazino aizliegt nav pareizi, jo tad tiešām veidosies nelegālais bizness. Bet šādam kazino biznesam ir jāatrodas lielajās viesnīcās. Ja investors iegulda kādus 30 vai 50 miljonus eiro, uzbūvē milzīgu viesnīcu, lai viņš atver šo spēļu zāli, lai turisti iet un tērē naudu, viņi ir atbraukuši uz citu valsti, tad viņi grib kaut kādu naudu iztērēt šeit, lūdzu. Protams, ja kāds vietējais tur tiek, bet zem
striktas kontrolas, bet tas, ka šīs azartspēles patreiz ir ļoti daudz un principā darbojas nekontrolēti tikai tāpēc, ka kurš tad kaut kādā mikrorajonā iet un kontrolē šīs azartspēles, tad ir žēl, ka valdība šādu biznesu atbalsta ne tikai ar vārdiem, bet tiešām dotējot, maksājot īpašniekiem Covid laikā daudzus miljonus. Jūs varat pārbaudīt, kurš cik daudz ir saņēmis šo atbalstu no Kariņa Levita režīma pēdējo gadu laikā. Ja tu tikko jau sāki runāt par investoriem un turistiem, tad man tikko radās jautājums, kāda ir situācija, kā tu apmēram redzi šo 2022. gadu no investoru puses, no turistu puses, skatoties uz Latviju šogad? Kas attiecās par turismu, tad situācija ir ļoti bēdīga, jo piemēram, Lietuva pieņēma lēmumu atteikties no ierobežojumiem jau februārī. Pie mums ierobežojumi, Covid ierobežojumi tikai tiks atcelti 1. aprīlī. Principā viesnīcas un turfirmas nav strādājuši, lai piesaistītu turistus. Redziet, ja būtu tā, ka turisms būtu pārstājis darboties visā pasaulē, tad teiktu, redziet, tāda ir tā realitāte. Bet, diemžēl, aizbraucot uz daudzām Eiropas valstīm, mēs redzam, ka daudzas Eiropas valstis ir pārpildītas ar turistiem. Turisti brauc, viņi rezervē viesnīcas, viņi visu ir saplānojuši. Un neskatoties uz visiem šiem ierobežojumiem, turisms ir attīstījies. Pie mums, diemžēl, ir sanācis tā, ka turisms pēdējos 2 gadus praktiski bija miris. Daudzas viesnīcas joprojām nav atvērušās, daudzas nekad neatvērsies. Situācija ir ļoti smaga. Un šis gads izskatās būs arī ļoti smags, jo karš Ukrainā ietekmē šo turismu, līdz ar to turisti no austrumiem vairs nebrauks. Jautājums, cik daudz cilvēku brauks no rietumiem uz Latviju, uz valsti, kur atrodas šajā kara zonā, jo blakus šis karš, apskatieties kartē un visi uzskata, ka Austrum Eiropa, Baltijas valsts patreiz ir apdraudēts. Līdz ar to turisma sezona būs ļoti slikta. Kas attiecas par investīciju piesaisti kopumā, tad, kā jau es teicu, esošā vara praktiski nedara neko. Un tas, ka daudzi vietējie uzņēmumi strādā un cenšas izdzīvot, cenšas iekarot jaunus tirgus, tas notiek nevis tāpēc, ka viņi saņem milzīgu valsts atbalstu, bet tāpēc, ka viņi dara visu paši saviem spēkiem. Viņi neusticās valdībai, viņi vienkārši cenšas izdzīvot. Daudziem tas paveicās un viņi spēj izdzīvot, bet ir daudz arī uzņēmumi, kas, diemžēl, jau ir nobankrotējuši. Bet vai arī pati valdība rada kādus labvēlīgus apstākļus investīciju piesaistei? Godīgi sakot, es pēdējā laikā neesmu pamanījis nekādas iniciatīvas no valdības puses, kur valdība būtu mēģinājusi kaut kādā veidā veicināt ekonomisko izaugsmi. Es neesmu pamanījis. Varbūt kāds no jums to ir pamanījis, bet ikdienā sekojot līdzi politikai, es redzu to, ka ne Kariņš, ne premjerministrs, ne prezidents Levits, ne ekonomikas ministrs, ne satiksmes ministrs, viņi vispār neko nedara, lai attīstītu ekonomiku. Diemžēl tā ir šodien realitāte. Bet saki, lūdzu, kā karš Ukrainā ietekmēs Latvijas ekonomiku? Paskatīsimies tuvākā pusgada laika griezumā. Pirmkārt, patreiz ir daudzas nozares, kuras šis karš ir skārs vistiešākā veidā. Visas tās nozares, kas eksportē preces uz Krieviju, uz Ukrainu, uz Baltkrieviju un uz citām NVS valstīm. Līdz ar to šie tirgi lielā mērā ir pazaudēti. Mēs redzam arī to, ka tranzīta biznesa ir ietekmēts vistiešākā veidā saistībā gan ar šo sankcionēto cilvēku skaitu, kuri ir iekļauti šajos melnajos sarakstos Eiropā un ASV. Tā kā viss tas, kas ir saistīts ar kaimiņu valstīm, ir ietekmēts vistiešākā veidā. Un skaidrs, ja valdība domās, kā atbalstīt šos cilvēkus, kuri pazaudējuši darbu, kā radīt jaunas darba vietas,
tad šie cilvēki varētu palikt Latvijā. Bet man ir liels bažas, ka daudz cilvēki vienkārši neredz iespējas vairs Latvijā un brauc projām. Atcerēsimies, pirms pagājušā gada nogales klusībā tika pieņemts lēmums decembrī atlaist no darba 62,000 cilvēku, kuru noziegums bija ārkārtīgi vienkārši. Viņi nebija vakcinējušies. Un šie cilvēki tika atlaisti. Vai jūs esat šodien dzirdējuši, kad Kāriņš, Lēvits vai kāds cits valdības ministrs atcerētos, ka šādi cilvēki ir atlaisti? Vai jūs esat dzirdējuši, vai kāds darbs tiek piedāvāts šādiem cilvēkiem, vai šiem cilvēkiem vispār kaut kas tiek piedāvāts? Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka liela daļa no šiem cilvēkiem jau ir aizbraukuši no Latvijas, jo viņi neredz perspektīvu dzīvē Latvijā. Un tas ir skumīgi. Es uzskatu, ka patreiz ir jāatcerās tas, ka esošā vara pēdējos 2 gadus ir mocījusi Latvijas tautu, Latvijas iedzīvotājs ar visiem šiem stulbiem aizliegumiem, kuri bija neadekvāti, kuri bija nepareizi. Jo Zviedrija visus šos pēdējos 2 gadus pat nebija aizliegusi cilvēkiem vienkārši dzīvot bez maskām. Mums šīs maskas bija obligātas. Tagad aizvien vairāk eksperti saka, ka masku liederība arī lielā mērā tiek apšaubīta. Tāpat arī par tiem visiem omikroniem. Ko tad cilvēki tagad turpina potēt sev, jo reāli pret omikronu jau nav nekādas vakcīnas izdomāts. Un gribu atgādināt visiem, ka bija daudz cilvēki, Latvijas patrioti ārsti, kas cerēja, ka tad, kad tiks ierobežojumi atcelti, tad viņi varēs strādāt. Tie, kas nav vakcinējušies, gan zobā ārsti, gan arī citu profesiju pārstāvi. Diemžēl šīs profesijas joprojām dzīvos no 1. aprīļa arī ar visiem ierobežojumiem. Viņiem joprojām būs liektas iespējas strādāt, tāpat kā arī skolotājiem. Tā kā izskatās, ka mēs turpinam radīt problēmas mūsu cilvēkiem un spiežam viņus atstāt šo valsti skumīgi. Ainār, iztēlosimies tagad tādu scenāriju. Tātad Latvija pirmajā vietā partija ir uzvarējusi vēlēšanās. Ir tātad rudens. Kāda ir tava vīzija attiecībā uz ierobežojumiem, kas varbūt uz to brīdi vēl atkal mēs par tiem atcerēsimies? Ne mēs, bet mums liks par to atcerēties. Kāda ir tava vīzija šajā sakarā? Ko tu darītu, piemēram? Par Covid ierobežojumu, par maskām, par cilvēku atlaišanu no darba, kā mēs redzējām. Tādi 62,000 cilvēku bija atlaisti no darba. Kāda ir tava vīzija šajā jautājumā? Ja mēs runājam par Covid, tad skaidrs, ka visi ierobežojumi ir pilnībā jāatceļ. Un tur ir jābūt pilnīgam brīvprātības principam. Ja kāds cilvēks uzskata, ka viņu maska pasargā, lūdzu, variet to izmantot, bet nekādā gadījumā mēs to nevaram vairs uzspiest, jo ar visiem šiem ierobežojumiem mēs esam radījuši milzīgas problēmas mūsu ekonomikai. Un, ja pirms kāda laika daudz teica, ka šis Covid ir bijis antivaksaru slimība, tad ko mēs redzam šodien? Lielākā daļa cilvēku, kas pēdējos mēnešus ir slimojuši ar to saucamo Covid, omikronu, viņi ir vakcinēti 2 un 3 reizes. Un paradoxāli ir tas, ka daudz cilvēki, kuri nav vakcinēti, viņi tā arī nav saslimuši. Viņi gribējuši saslimt, jo viņi visu laiku dzīvojuši ierobežojumos, nevarēja aiziet ne uz veikalu, ne uz teātru, ne uz kafejnīcu, ne kinoteātru, bet viņi tā arī nav saslimuši. Bet tie, kas ir novakcinēti, ir bijuši 2 un 3 reizes, diemžēl lielākā daļa pēdējā laikā ir saslimuši. Viena vieglākā formā, viena smagākā, bet tas tikai pierāda to, ka šī uzspiestā vakcinācija, diemžēl, nav bijusi pareiza, jo šīs vakcīnas nepasargāja cilvēkus no saslimšanas. Tā kā ir jāceļ rudenī, viens no pirmajiem lēmumiem būs tāds, ka šiem ierobežojumiem jābūt atceltiem, un, protams, ir jādomā, kā kompensēt tiem cilvēkiem radītos zaudējumus, un arī tiem cilvēkiem, kuriem ir uzlikta sodi par to, ka viņi ir pārkāpuši kādas ierobežojumus. Pret mani joprojām ir uzsākti 6 administratīvie procesi. Esmu bijis tiesā, esmu liecinājis par to, kāpēc es uzskatu, ka es neesmu pārkāpis likumus. Diemžēl esošais režīms
mani un daudz citus represē, un daudziem cilvēkiem, vieni, protams, samaksā sodu, tāpēc, ka viņi negrib tiesāties ar valsti, bet es esmu pieņēmis lēmumu, ka es tiesāšos ar valsti, jo es uzskatu, ka tā kā rīkojās esošais režims, tas ir tiešām nepieņemami un demokrātiskā valstī tā tam nevajadzētu būt. Visi, kas mums šobrīd skatās, palūkšu iekomentēt, vai jūs piekrītat Aināra teiktajiem par ierobežojumu atcelšanu, vai tomēr uzskatāt, ka tie vēl ir jāturpina arī nākamajā, tātad šā gada rudenī. Droši komentējiet gan tiešraidē, gan arī vēlāk, kad skatāties ierakstā. Aināra, man te skatos ir tāda Ļuba Stepāne, kas ļoti daudz uzdevusi jautājumus par vienu to pašu tēmu. Apzinoties kļūdas, cilvēks mācās. Gribētos saprast, vai Aināra kungs, ko mācījās no savām kļūdām, lai neatkārtotos tās. Pirms tu atbildi, es gribu iekomentēt Ļubai, ka droši varat noskatīties iepriekšējās ierakstus no mūsu tiešraidēm, jo Ainārs ir uz šo jautājumu ļoti plaši atbildējis, bet varbūt īsumā. Nekļūdās tas, kurš neko nedara. Man ir 52 gadi. Esmu bijis politikā ilgu laiku, pēdējos 10 gadus esmu nodarbojies ar uzņēmēju darbību. Un, protams, tāpat kā daudziem citiem, arī manā dzīvē ir bijušas kļūdas, bet, kā jau es vienmēr esmu teicis, pat ja cilvēks kļūdās, ir svarīgi, lai viņš apzinās, kur šīs kļūdas ir pieļautas un lai nākotnē šādas kļūdas neatkārtojās, bet vienlaicīgi es gribu arī aicināt ikvienu, nebaidieties kļūdīties. Tas ir tāpat kā mazam bērnam nav iespējams iemācīties staigāt, nenokrītot. Tāpat arī, ja jūs esat uzņēmējs, jūs vienmēr kaut kur kļūdīsieties. Protams, runā tiek teikts, ka labāk mācīties no svešām kļūdām. Diemžēl dzīvē tā tas nenotiek. Katram ir jāaiziet cauri savām kļūdām, un es domāju, ka tie, kas uzskaita tikai svešās kļūdas. Katram ir tiesības dzīvē kļūdīties un arī kļūdas labot. Bez kļūdām dzīve nav iespējama. Bet tā kā es esmu nodzīvojis 52 gadus, man gribas ticēt, ka neskatoties to, ka kaut kur esmu kļūdījies, arī esmu daudz ko labu šajā dzīvē izdarījis, gan kā uzņēmējs, gan kā politiķis. Un ja šodien man būtu jāatskaitās par visu to, ko es esmu izdarījis, es domāju, ka padarīto darbu ir gana daudz. Tie, par kuriem man šodien ir lepnums, ka es esmu to izdarījis gan par investīcijām, kuras es esmu piesaistījis Latvijas ekonomikai 90. gadu laikā, gan arī par to, kā es esmu attīstījis lidostu, aviāciju, tranzīta nozari un daudz ko citu. Un tāpēc man arī šodien ir skumīgi skatīties uz to, cik neprofesionāli tiek vadīta mūsu valsts un cik stulbi lēmumi bieži tiek pieņemti tikai tāpēc, lai kādam ierieptu, tikai tāpēc, ka ir priekšvēlēšana laiks, mēs dzirdēsim vēl lielos nacionālos varoņus, kuri pacels augstu karogu un teiks, Latvija nepadodies, Krievi nāk. Es ceru, ka šajā priekšvēlēšana laikā drošības dienesti mēģinās tiešām darīt visu, lai provokācijas ne no galēji labējiem, ne no galēji kreisajiem nebūtu. Jo šodien, tad, kad notiek karš blakus esošā Ukrainā, ir ļoti bīstami provocēt situāciju valstī. Jo, kā es teicu, ir ārkārtīgi svarīgi darīt visu, lai Latvijas tauta būtu vienota, kur mēs varam skaidri pateikt, apvienosim Latvijas tautu, splaķim latvijskī narod. Mums ir jārunā gan latviešu, gan krievu valodā, jo šodien būt vienotiem, tas ir pats svarīgākais. Jo, ja mēs būsim vienoti, tad neviens ārvalstu karaspēks neuzdrošināsies nākt un mūs atbrīvot, jo tam nebūs pamata. Jo, ja ārvalstu karaspēks redz, ka Latvijā dzīvo vienota tauta, tad kāda argumentācija viņiem ir iebrukt mūsu valstī. Bet, diemžēl, izskatās, ka šajā Saeimas priekšvēlēšana laikā būs daudzi politiķi, kas mēģinās tieši radikalizēt situāciju valstī, tādā veidā mēģinot piesaistīt savus atbalstītājus. Es uzskatu, ka tā ir bīstama spēle un ka drošības dienestiem tas ir jānovērš. Bet, zini, Ļubai nav miera.
Viņa raksta, tātad pie šīs varas esošā valdība arī var kļūdīties. Es lūdzu, nevajag jaukt kļūdas no tiešas kaitniecības. Tās ir divas dažādas lietas. Pie tām uzdodiet paši sev jautājumu, ko uz doto brīdi līdz šim te laika posmam ir izdarījusi labu esošā valdība. Noteikti kaut ko jūs varēsiet uzskaitīt, bet priekš sevis vismaz uztaisiet šādu sarakstu un paskatieties. Pameklējiet internetā, varbūt kaut ko atradīsiet, varbūt neko neatradīsiet, es nezinu. Bet, piemēram, runājot par Aināra kļūdām, gribētu uzsvērt arī tos labos darbus, kurus var apskatīties gan partijas mājaslapā, gan arī partijas avīzē, ja esat to saņēmuši. Starp citu, uzrakstiet, lūdzu, vai esat saņēmuši partijas avīzi. Ainār, ejam tālāk. Vēl tāds ļoti svarīgs jautājums. Mums ir iesūtījis Zobens, uzvārds Zobens. Tātad, vai Putins uzdrošinātos uzbrukt Ukrainai, ja tagad ASV prezidents būtu Trumps? Jautājums ir ļoti neviennozīmīgs, jo patreiz karš jau ir sācies. Tad, kad ir sācies karš, tad, protams, mēs varētu runāt, kā būtu, ja būtu, bet ir jāsaka, ka Trumpa laikā viņš ir diezgan odioza personība, bet viņš arī veicināja kaut kādus konfliktus, bet tie bija vairāk tādi, kā teikt, konflikti pēc principa Amerikai pirmajā vietā. Viņš mēģināja domāt par to, kā aizstāvēt Amerikas intereses. Bet jākonstatē realitāte tāda, ka viņa laikā nekāda kara darbība, šāda kara darbība nenotika. Jautājums, vai situācija būtu savādāka, es nevaru atbildēt uz šo jautājumu, jo kā būtu, ja būtu, tas nebūtu godīgi man to vērtēt, bet skaidrs ir tas, ka Trumps bija daudz aktīvāks, viņš arī bija gana, kā teikt, atklāti pauda bieži savu pozīciju, viņš nebaidījās iet uz konfliktiem, un jāsaka godīgi, no viņa arī citas valstis baidījās. Un varbūt šīs bailes, kas nāca tajā laikā no Trumpa administrācijas puses, bija tas, kas daudz arī noturēja, jo viņi zināja, ka var notikt kaut kādas neprognozējamas kustības, jo Amerika ir spējīga pieņemt lēmumus. Šodien karš ir sācies, Dievs dod, lai tas karš pēc iespējas ātrāk beidzās. Tā kā nevar atbildēt uz jautājumu, kā būtu, ja būtu, bet es ceru, ka Amerikas Savienotās valsts un arī Eiropas lielākās valsts darīs visu, lai palīdzētu izbeigt šo asins izliešanu Ukrainā, kura joprojām turpinās un kura, diemžēl, neko labu Eiropai un Latvijai nedod. Un pirmkārt, cieši no tā tieši Ukrainas tauta un Ukrainas cilvēki. Ainār, es domāju, ka tu vari iedomāties, jo tu zini, kādēļ tas viss noticis par tātad partijas avīzēm. Visi, kas tagad šeit komentē, vai ir saņēmuši vai nav, saka, ka nav saņēmuši, nekad nav redzējuši. Neviens no mūsu esošajiem tagad skatītājiem nav uzrakstījis, ka jā, ir saņēmis. Es domāju, ka mēs tuvākajā laikā mēģināsim informēt arī sabiedrību, un gan jau, ka mēs arī izlaidīsim vēl kādu avīzi. Bet tas, ka valstī piedarošais Latvijas pasts ir nozadzis daudzas no avīzēm, un tādā veidā šīs avīzes nav nonākušas līdz Latvijas iedzīvotājiem un nebija iespēja iepazīties ar informāciju, tas ir fakts. Respektīvi, viņi nav pat izplatījuši, viņi nav ielikuši tajās paskastītēs, kurās bija. Cik bija jābūt paskastītēs? Tad, kad šī avīze, kura pagājušajā gadā tika izdota, bija tirāža 1,020,000. Principā katrā paskastītē šai avīzē bija jābūt. Diemžēl lielākā daļa cilvēku šo avīzi tā arī nesaņēma. Jautājums, kur šīs avīzes varēja pazust, tas joprojām ir atklāts jautājums. Es domāju, ka tad, kad nomainīsies esošā vara, tad mēs noskaidrosim arī, kur tās avīzes tika iznīcināts. Tā mums Jeļena Voronska jautā. Sakiet, lūdzu, vai nekustamā īpašumā būs kādas izmaiņas? Tagad cenas tikai aug. Diemžēl
cenas aug tagad ne tikai nekustamam īpašumam, ja mēs ieejam pārtikas veikalā, mēs redzam, ka pārtika kļūst dārgāka ar katru dienu. Skaidrs, ka karš Ukrainā, šis konflikts, kas patreiz ir attīstījies, tas ir izraisījis ķēdes reakciju, tā kā dzīves dārdzība pieaugs, jo vienkārši daudzas preces nebūs iespējams nopirkt, viņas tiks importētas no citām pasaules valstīm, kas rezultātā, protams, pacels cenu. Bet mums, kā jau es teicu, šajā krīzes laikā ir jādomā, kā attīstīt ekonomiku, jo katrā krīzē ir iespējams saskatīt arī iespējas. Es tāpēc aicinu visus cilvēkus, pirmkārt uzņēmējus, ne tikai pārdzīvot par problēmām, bet arī saskatīt jaunas iespējas, ko šis dzīves posms mums dod. Jo nav tā, ka viss ir tikai slikti, ka viss ir melns. Tur, kur ir melnā krāsa, tur ir arī baltā krāsa. Tāpēc es aicinu uzņēmējus būt gan aktīviem un mēģināt tiešām uzsākt jaunus biznesus, tādus, kurus jūs iepriekš nemaz neesat saskatījuši un neesat realizējuši. Ainārs Vilmanis raksta, tuvojas krīze, vai ir vērts tērēties priekš avīzes? Piebildīšu pirms tu nokomentē, ka situācija ir tāda, ka mūs kā partiju nerāda un nelaiž iekšā televīzijas sižetos, masu mēdījos. Līdz ar to mums ir jāatrod cits iespējas, kā ar jums runāt, kā jūs uzrunāt. Sociālie tīkli, YouTube ir viena no šīm platformām. Realitāte ir tāda, ka šodien esošā vara ir nobaidījusies pazaudēt varu, jo viņi zina to, ka šie notralinātie miljardi par to būs jāatbild agri vai vēl, un vienīgais veids, kādā veidā viņi var izvairīties no soda saņemšanas, ir izdarīt visu, lai paliktu pie varas, jo tad viņi var piesekt visas savas šīs lietas un noziedzīgo rīcību, kuru viņi ir pieļāvuši pēdējo gadu laikā. Un tāpēc alternatīvais viedoklis opozīcijas partijām tiek ierobežots. Piemēram, Latvijas televīzija vairāk kārtīgi ir mani apmelojis, un tad, kad es esmu sūtījis viņiem vēstuli un aicināju uzaicināt mani uz tiešraidi, jo es esmu gatavs atbildēt uz visiem jautājumiem, ko viņi man uzdos. Ne Rēders, ne citi Latvijas televīzijas žurnālisti tā arī nav mēģinājuši kaut kādā veidā arī atbildēt man tādā veidā, ka viņi ir gatavi šai atklātai diskusijai. Viņiem ir vieglāk uztaisīt sižetu, nomelnot kādu, un jums netiek dot iespēja uz to visu atbildēt. Un tieši tāpēc mēs darīsim visu iespējamo, lai uzrunātu cilvēkus ar alternatīviem veidiem. Avīzes drukāšana tas būs viens no veidiem, ko mēs izmantosim, bet, protams, nav garantija, ka Latvijas pasts atkal neiznīcinās šo konkrētu avīzi, vismaz daļu no šīs tirāžas, kā tas jau ir noticis iepriekš. Tā kā darīsim visu, lai esošā vara rudenī tiktu mainīta, un es tāpēc gribu aicināt tos cilvēkus, kuri uzskata, ka esošais Kariņa un Levita režīms ir jānomaina, apvienot spēkus. Aicinu pievienoties manai partijai, Latvija pirmajā vietā, pievienoties manai komandai, jo es uzskatu, ka ja esošā vara paliks un netiks nomainīta, tad nekādu uzlabojumu Latvijā nav sagaidām. Mums Guntis Luste komentē, kāpēc jāsūta caur pastu, var izdomāt savādāk. Savukārt Inese Rubīne raksta, avīze arī nav slikti, lai gan laikam regulāri sociālie tīkli ir efektīvāki. Es jums pateikšu tā, fenomenāli, bet manā gadījumā es nelasu avīzes. Ja? Priekš manis man likās, tie laiki ir pagājuši, lai lasītu avīzes. Bet mani ļoti uzrunāja šī avīze, kad es to ieraudzīju, neskatoties to, ka es esmu jau riktīgi sociālo tīklu cilvēks. Ja? Televīziju vispār neskatos, mums mājās nav televizora. Un mani ļoti uzrunāja šī avīze. Parunājot ar citiem cilvēkiem man apkārt, kas ir saņēmuši, arī teica tieši tas pats izlasot.
cilvēki saprot, ka jā, tur ir message, tur ir komanda, tur ir vēstījums, tur ir programma. Un tā avīze tiešām Aināru uzrunā. Es jau gaidu ar nepacietību nākamo. Es domāju, ka būs ne tikai avīze, būs daudz kas cits. Es tikko izlasīju, tā Ļuba vēlreiz uzdevu jautājumu par attiecīgi mani, kas ir saistīts ar tranzīta biznesu. Es teikšu tā, ka līdz kara uzsākšanai, Krievijas kara uzsākšanai Ukrainā, cilvēki, kas nodarbojas ar tranzītu biznesu, viņi nebija sankcionēti. Bet pēc tam ļoti daudz tika iekļauti šajā sankciju listē, un tas, protams, ir izmainījis tranzīta biznesu. Bet es vēlos paskaidrot, ka Latvijai ir 3 ostas lielās - Rīga, Ventspils un Liepāja. Šajās ostās strādā 10 000 cilvēku. Tātad šīs ostas nodrošina iztiku daudziem tūkstošiem cilvēku un viņu ģimenēm. Šajā nozarē strādā cilvēki Latvijas dzelzceļā, strādā dažādās loģistikas kompānijās un tā tālāk. Līdz karam šī sadarbība bija likumīga un neviens nekādu likumu nepārkāpa. Šodien varu apstiprināt, ka ar daudziem partneriem austrumos vairs sadarbība nav iespējama. Pēc tam, kad viņi ir iekļauti melnā sarakstā, tad jūs sadarboties vairs nevarat. Bet līdz karam Ukrainā, attiecīgi sadarbība ar ikvienu Krievijas uzņēmumu bija iespējama. Es uzskatu, ka šodien esošās varas vēlme iznīcināt ostu biznesu, tas ir neprāts, jo aizvērt jau rūpnīcu ir viegli. Atcerieties, kā padomju laikā bija daudz rūpnīcu, tādas kā rūpnīca VEF, kurā strādāja daudz tūkstoši cilvēku, un pēc tam viņas tika aizvērtas. Šādu rūpnīcu vairs nav. Tad, kad rūpnīcu aizver, atvērt viņu ir daudz grūtāk. Un tāpēc šodien ir, neskatoties uz to, kad ir karš Ukrainā, kad ir problēmas, mums jādara viss, lai Latvijas ostas netiktu aizvērtas, jo agri vai vēlu šīm ostām atkal būs darbs un cilvēki varēs strādāt. Un ja kāds uzskata, ka vajag šīs ostas aizvērt tikai tāpēc, lai ierieptu kādam, kurš nodarbojas ar šo biznesu, tad jūs uzņematies atbildību un pasakiet, ka jūs atbalstat, lai no Latvijas turpinātu braukt projām daudz cilvēku. Jo ko tad darīs tie doktori, kas strādājuši ostā visu savu mūžu, ko darīs viņu ģimenes locekļi? Nevar katrs kļūt par IT speciālistu, kurš strādās ar šīm jaunām tehnoloģijām. Kādam ir jādara šis parastais darbs, un tādu cilvēku ir daudz tūkstoši. Tā kā pat ja jums šķiet, ka ostu bizness jums nav pieņemams, tad lūdzu mēģiniet saprast tos cilvēkus, kuriem ostas nodrošina iztiku viņiem un viņu ģimenēm. Tā kā neskatoties uz karu Ukrainā, mums ir jāapzinās, ka mūsu robeža ar Krieviju nekur nepazudīs, geogrāfiski Latvija nekur netiks pārcelta, un kaut kā mums būs jāsadzīvo ar saviem austrumu kaimiņiem. Un ja šodien mēs esam nonākuši šajā situācijā, kad principā Krievija tiek izolēta caur šīm sankcijām, tad Krievijas esošā vara nav mūžīga. Arī Puķins nav mūžīgs. Viņa vietā agri vai vēl nāks kāds cits, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka notiks izmaiņas. Mums jābūt gataviem, tad, kad šīs sankcijas tiks atceltas, lai mēs nepaliktu situācijā, ka mūsu cilvēki visi ir aizbraukuši prom un strādā citās valstīs. Tad, principā, nekas labs šo valstu nesagaida. Mums tomēr jāattīsta biznesa un jāstrādā Latvijā, jāmaksā nodokļi, jo kur tad aizbrauks pensionāri? Kā tad mēs maksāsim pensionāriem pensijas, ja strādājušo skaits būs pavisam niecīgs? Tā kā aicinu visus jūs šajā krīzes laikā domāt par to, kā mēs dzīvosim pēc šīs krīzes. Liels paldies jums par to, ka jūs bijāt kopā ar mums šodien, un Māja tad nobeigs šo raidījumu. Lūdzu, Māja. Gribēju tieši pajautāt, Ainār,
Ko nozīmē pievienoties partijai? Jo bieži vien, kad es uzrunāju cilvēkus, kas ir ļoti gudri, viņiem ir ļoti daudz foršas idejas, un es redzu, ka viņi varētu būt ļoti aktīvi arī pašā partijā un dot daudz ko labu, un viņi pirmais, ko atbild, bet es taču neesmu politiķis, bet es neko nesaprotu no politikas. Man atbilde ir, nav jābūt politiķim, lai iestātos partijā, lai palīdzētu mums visiem sasniegt galveno mērķi, lai Latvija būtu pirmajā vietā. Ja jūs nenodarbosieties ar politiku, politika nodarbosies ar jums. Ja jums ir kaut vai viena laba ideja, ko mēs varētu pamainīt Latvijā vai uzlabot, tad jums ir visas iespējas šo ideju realizēt, bet bez dalības kādā no politiskajām partijām tas būs grūti sasniedzams, jo Latvijā reizi 4 gados notiek Saeimas parlamenta vēlēšanas, Saeima ievēl valdību, un attiecīgi tad 4 gadus tie politiķi, kuri ir ievēlēti, viņi arī realizē to politiku, par kuru ir nobalsojis Latvijas sabiedrība. Tāpēc šodien es aicinu ikvienu, kurš grib, lai esošā vara nomainās, nāciet, stājieties partijā Latvija pirmajā vietā, mēs esam atvērti, un tad, protams, katram cilvēkam ir iespēja pieņemt lēmumu, vai viņi grib būt ļoti aktīvi politikā, piedalīties vēlēšanās, vai vienkārši atbalstīt partiju tikai tāpēc, ka viņiem šīs partijas idejas un mērķi šķiet pieņemami. Tā kā aicinu ikvienu būt aktīviem, un ja jums tiešām gribās kaut ko izmainīt šajā valstī, nāciet, strādāsim komandā.